Jau sācies augusts un klāta ražas novākšanas laiks Latvijas laukos. Un tieši šajā it kā īsajā atelpas brīdī zemniekiem pirms lielā darba cēliena Rēzeknē notika pasākums, kurš var izvērsties turpmāk par jauku, labu un derīgu tradīciju Latgales puses zemkopiem. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība Rēzeknes Dzirnavnieks un Skandagra Latvija, kas ir divi radniecīgi un pastāvīgi uzņēmumi, rīko informatīvu pasākumu saviem sadarbības partneriem zemniekiem. Pasākumu atklāja Julijus Podžeovelis, Skandagra Baltijas reģiona vadītājs, sakot, lai visiem zemniekiem šogad laba raža, lai to var novākt bez lietus un lai graudu ir vairāk nekā gaidīts un cerēts. Savs sakāmais bija arī akciju sabiedrības Rēzeknes Dzirnavnieks vadītājam. Mēs, Rēzeknes Dzirnavnieks un Skandagra Latvija, esam aicinājuši kopā šodien mūsu labākos sadarbības partnerus Latgalē. Mūsu pusē nav tie labākie graudu audzēšanas apstākļi salīdzinoši ar citiem reģioniem Latvijā. Bet mēs esam lepni, ka Latgalē graudu audzēšanas apjomi pēdējos 2 gados pieaug stipri straujāk salīdzinoši ar vidēji mūsu valstī. Un tas, protams, ir jūsu nopelns, un tur ir pateikts viss. Tur ir ielikta latgaliešu sīkstums, izturība, darba mīlestība, gudrība. Visiem pasākumu dalībniekiem bija sagatavota ekskursija zinošu gidu pavadībā, sākot no graudu pieņemšanas vietas līdz pat to novietošanai glabāšanas tilpnē. Bija iespēja iziet visu šeit esošo ražošanas ciklu, apskatīt modernas un darbam gatavas laboratorijas, uzdot jautājumus un iepazīties ar visu šeit esošo un notiekošo. Atgādināsim, ka Rēzeknes Dzirnavniekam ir 3 galvenie uzdevumi – stabils elevātora darbs, attīstīt jaunus biznesa veidus un piesaistīt jaunus partnerus, piedāvāt un rast pielietojumu 12 hektārus lielajai uzņēmuma teritorijai, ēkām, noliktavām, birojiem un 5 dzelzceļa sliežu ceļiem. Pēdējos gados uzņēmumā investēti 2,4 miljonu eiro. Šogad investīcija apjoms tuvosies 500 000 eiro. Un par to visu šoreiz Rēzeknes Dzirnavnieks gribēja pastāstīt saviem sadarbības partneriem zemniekiem. Galvenais mērķis ir, ko mēs kā uzņēmums esam gan līdz šim sapratuši un arī uz ko mēs ejam un koncentrējamies, tas ir klients. Klients un vēlreiz klients, tas ir pirmais, kas ir mums pats svarīgākais. Līdz ar to šī pateicība viņiem par to, ka viņi mums ir, par to, ka mēs viņus varam novērtēt un mēs viņus patiešām spējam novērtēt. Un mēs gribam, lai viņi to nekad neaizmirst, ka viņi mums ir pirmajā vietā. Un tas, ko mēs esam šodien saorganizējuši, ka mēs viņus esam sapulcinājuši vienkopus, ir viennozīmīgi mūsu pateicība. Un tas, lai viņi tiešām tādā brīvā gaisotnē varētu izbaudīt šo vakaru, atpūšoties un sarunājoties un saprotot, ka mums, kā uzņēmumu pārstāvjiem, viņi ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi. Satikties un pārunāt visiem svarīgas, nozīmīgas un būtiskas lietas. Tas bija viens no galvenajiem dienas motīviem. Zemnieku saimniecība Vientuļvilki ir dibināta pirms 2 gadiem. Tas ir augošs ģimenes uzņēmums, kas labprāt sadarbojas ar Rēzeknes Dzirnavnieku. Ir vērojama 2 gadu laikā jau izaugsme. Pirmajā gadā mums bija apsēti apmēram 80 hektāri, pēc 2. gada jau bija 200, un šogad mēs apstrādājam 500 hektārus, bet reāli sējumi ir 320, pārējo jau gatavojam sēšanai. Realizējam, vedam pārsvarā uz Rēzekni, uz Skandagru, reti, kad uz Jēkabili, pārsvarā uz Rēzekni. Skandagra ir lielākais mūsu sadarbības partneris, ņemot vērā to, ka mēs ņemam no viņiem augu aizsardzības līdzekļus, nododam graudus pie viņiem. Mēs esam apmierināti. Bija ļoti patīkams pārsteigums saņemt ielūgumu uz šādu lielu pasākumu. Ļoti liels prieks būt šeit. Savukārt zemnieku saimniecība Daugavieši katru gadu šeit atved ap 4000 tonu graudu un rapšu. Īstenībā tā ir laba praksa, un ir laba praksa satikties zemniekiem, apmainīties ar viedokļiem, arī, teiksim, vienam no otru pamācīties, teiksim, un izanalizēt, kas ir izdarīts labs un kas ir slikts izdarīts pagājušajā sezonā, un kur ir mūsu kļūdas, ja mums ir kāda mazāka raža. Tā kā, teiksim, tikties ar zemniekiem, tā ir īstenībā laba ideja, teiksim, jo mēs būsim produktīvāki, kvalitatīvāki, bagātāki, jo būs arī vieglāk dzirnavniekam strādāt, teiksim. Viņam jau var neinteresēt klients, kurš atved puspiekabīti graudu. Ja? Mēs runājam par apjomiem, par lieliem apjomiem.
Skandagra Latvija mūsu valstī darbojas kopš 2009. gada, un katru gadu kolektīvs tiek papildināts ar zinošiem speciālistiem un agronomiem, tā uzlabojot sadarbību ar lauksaimniekiem. Strādājam gan ar augkopības, gan arī ar lopkopības saimniecībām. Protams, tagad sāksies lielā ražas kulšana, bet tāpat laikā mēs esam jau gatavi piedāvāt arī jauno sēklas materiālu, kas ir nepieciešams ziemājas sēšanai. Un sēklas materiāls ir gatavs, jā, mēs viņu varam jau piegādāt saimniecībā, un tāpat mēs piedāvājam arī minerālu mēslojumus un arī auga aizsardzības līdzekļus. Auga aizsardzības līdzekļus Skandagra Latvijā arī piedāvā uz vēlāku norēķinu, nepiemērojot viņiem procentus. Kredītprocenti šajā gadījumā nav, un līdz ar to tas ir izdevīgs un pretīm nākšanas solis tieši pret zemniekiem, jo dažreiz ir posms, kad jau ir jābūt izdarītam darbam, bet ir kaut kādi iepriekšējie kavēkļi, kāpēc vēl nauda nav ienākusi, piemēram, par jau nodoto jauno ražu. Tāpat uz vēlāku laiku mēs piedāvājam arī šķidros ārpussakņu mēslojumus, bet tas ir no visiem šiem preparātiem. Bet galvenais mūsu būtība un pamatdoma uzņēmumam būtu tādam, lai palīdzētu attīstīties saimniecībā. Pēc iespējas vairāk censties dot savas zināšanas, izglītot uzņēmējus un zemniekus. Izglītojošais moments Latgalei esot ļoti svarīgs, jo šeit esot labs nākotnes potenciāls un Latvijas graudaugi šobrīd esot konkurētspējīgi globālā tirgu. Мы можем сегодняшний день конкурировать. Mēs šodien varam konkurēt ar tādām valstīm kā Vācija un Amerika, pārdodot savus graudus visā pasaulē. Acīm redzot, tā tas turpināsies, un mēs ticam, ka graudu apjomi augs Latvijā un arī visā Latgales reģionā, kuram ir vislielākais potenciāls Baltijas valstīs. Ja redzam, cik daudz zemes te vēl varam izmantot ražošanai, un es nešaubos, ka tā tas nākotnē notiks. Скандагра Латвия, я думаю, точно подготовилась на... Skandagra Latvija ir gatava graudu iepirkšanai šajā gadā. Kā redzat, mūsu elevators ir sagatavots, kur izmantojam graudu iepirkšanai. Un Arvīds Zelčs ir veicis remontu laboratorijās, un visas iekārtas ir jaunas. Постарался сделать ремонт лаборатории, все оборудование, все там нового. Vēl tās dienas pasākumu ietvaros dalībniekus priecēja Rēzeknes tautas teātra aktieri ar izrādi Obi Lobi, un vēlāk varēja izlocīt kājas dejas solī, uzstājoties Žoržam Siksnam ar pavadošo grupu. Savukārt Arvīdam Zelčam vēl jautājām, kādiem priekšnosacījumiem jābūt, lai graudu elevators Rēzeknes dzirdamniekā šo sezonu darbotos veiksmīgi. Jāsaprot ir pats galvenais, ka Latgales pusē graudu ražošanas apjomi pieauguma temps pēdējos 2 gados salīdzinoši ar vidējo Latviju ir stipri augstāks Latgales pusē. Un ņemot vērā to, saprotam, ka graudu Latgalē ir arvien vairāk. Un mums tādēļ jābūt gataviem tos ātri pieņemt un nodrošināt kvalitātīvu šo graudu glabāšanu. Un izējot no tā, cik ātri mēs varam tās rindas paņemt dzirnavniekā, no tā ir arī atkarīgas tās mūsu attiecības ar mūsu graudu ražotājiem, ar saimniekiem, ar tiem cilvēkiem, kuri šeit katru dienu atbrauc ar automašīnām un stāv rindā. Tas, kas saistīts ar iekārtām, mēs šodien esam tehniski pilnīgi nodrošinājušies un varam jau pieņemt graudus. Un jau 2 dienas atpakaļ pirmās graudu kravas ienāca. Sen jau mēs esam visiem lauku saimniekiem solījuši, ka ar katru gadu tā rindā stāvēt vajadzēs vien mazāk. Un ja salīdzinām to skaitļos, tad 3 gadi atpakaļ mēs vienā stundā varējām pieņemt 6 transporta vienības. Šodien dzirnavnieks tehniski ir sakārtots tādā līmenī, ka šajā gadā mēs nodrošināsim, ka stundā pieņemsim līdz 12 transporta vienības. Priekš tam ir pārveidota laboratorija, priekš tam ir izveidoti 2 graudu nokraušanas laukumi. Tajā gadījumā, kad elevators jau tuvojas pilns un kad mēs varam jau tos graudus nokraut uz laukuma un nodrošināt nepārtrauktu graudu pieņemšanu no saimniecībām.
Atliek novēlēt, lai darbi rit raiti un nākošajā gadā ap šo laiku zemniekiem atkal būtu lieliskā iespēja tikties šajā pašā vietā Rēzeknes dzirnavnieku un Skandagra Latvija organizētā pasākumā. Bet mēs turpinājumā ieskatīsimies dažās Latgales zemnieku saimniecībās, kuras sadarbojas ar Rēzeknes dzirnavnieku un Skandagra Latvija. Zemnieku saimniecība Daugavieši ir viens no lielākajiem graudu piegādātājiem, kas ved savu ražu uz Rēzeknes dzirnavnieku. Saimniekojam mēs no 2001. gada un šobrīd sējam un pļaujam aptuveni 1400–1500 hektāru. Teiksim, audzējam rapšus, audzējam kviešus, audzējam miežus īstenībā. Pirmkārt nododam Rēzeknes dzirnavniekā savu labību, tas ir viens, ja. Ar Skandagru sadarbojamies ķīmijas iepirkšanā, teiksim, minerālmēslu iepirkšanā. Jā, tāda mums ir sadarbība. Es domāju, ka Rēzeknes dzirnavnieks mainās ar katru dienu, un, teiksim, šobrīd arī pagājušajā gadā jau tās rindas jau bija spēcīgi sarukušas, un es saprotu, ka viņi ir visi izdarījuši, ka, teiksim, tomēr, ja tā graudu pieņemšana noteikti, ka tas darbs notiktu intensīvi, kad reāli transportu neaizturēt par to, ka transporta katra stunda, kas nostāv rindā, teiksim, tas ir zemnieka, teiksim, kūlums, teiksim, ja. Vai viegli saimniekot? Vienkārši nav par to, ka tomēr ir daudz apstākļu, gan, teiksim, biržas cenas graudiem, gan laika apstākļi. Teiksim, pagājušajā gadā šajos laukos 45 dienas nebija lietus lāses nevienas. Ja? Un īstenībā pagājušajā gadā mēs nevarējām teikt, ka būtu super ražas. Teiksim, ražas bija diezgan pavājas par to, ka vienkārši 45 dienas bez lietus. Ja? Šogad mēs par to nevarētu teikt, redzam, ka labība aug un ir pirmais kūlums, ko mēs redzam, kad kuļās labi. Bet ko Daugaviešu saimnieks varētu ieteikt citiem zemniekiem, jo īpaši iesācējiem? Es domāju, ka sakāms būtu viens, teiksim, tas, kas varbūt reizēm latviešiem vai latviešu tautai pietrūkst, uzdrīkstēties. Un, ja cilvēks spēs uzdrīkstēties, tad jau viņš arī daudz ko panāks. Vēlējums latviešu zemniekam, lai laika apstākļi pavadītu mūsu ik mirkli, teiksim, respektīvi Dieviņš dotu mums labu laiku, no savukārt, teiksim, pasaules biržās, lai būtu laba cena mūsu graudiem rapšiem. Arī zemnieku saimniecība Lūsēne ir, kā saka saimnieks, viena no lielākajām. Te kokapstrāde sadzīvo ar graudkopību un vajadzības gadījumā viena nozare pabalsta otru. Pats sākums bija kokapstrāde, bet no sākumā zemniecību nodarbojamies kā ar hobiju, jā, pamazām. Nu, bet tas aizgāja, zemīte tika iegādāta. Kad no sākuma pirki mežus, zemīte tad pa lētu naudu klāt nāca. Nu, sapirkām zemīte, kur ta zemīte jāapstrādā. Nu, tā aizgāja tā visā padarīšana. Apsaimniekojam tagad ap 1000 hektāriem lauksaimniecības izmantojamo zemi, nu, principā nodarbojas tikai ar graudkopību. Saimnieks teica, sadarbība ar Rēzeknes dzirnavnieku ir kā glābējs zvans, vedam pa taisno uz Rēzekni, bet ar Skandagru uzglabājam līdz ir labākas cenas. Nav problēmas, ja tur kaut kas ir, mēs ar dzirnavnieku zvanam droši, teiksim, vai Zelča kungam, vai teiksim, vai kam tur atrisināt tās problēmas ir radušās, un pat naktī ir uzvanīts, 2 stundās naktī uzvanīts, un Arvīds saka, nu, vajag problēmu atrisināt. Jā, pretīm nākoši, un tā problēma tiek atrisināta, viss skaisti. Prieks strādāt. Mums labi, viņiem labi. Sējam kviešus, rapšus, pupas, zirņus, nu, kas mums vēl tur, nu, pārsvarā visu. Mieži, jā, tagad mieži arī ir mums. Audzējam, ir bišķīt arī mums bioloģiskais sektoriņš, kuru arī realizējam Skandagrai, sadarbojamies jau ne pirmo gadu mēs. Par pasākumu saimnieks teica, bija īsti laikā, bija laba atmosfēra un uzzinājām šo to jaunu un noderīgu. Vienmēr ir patīkami saņemt šādu ielūgumu. Savukārt klotiņu saimnieks jokojot teica, tagad laikam pareizi jāsaka, ka esmu ne Latgales, bet Eiropas zemnieks. Mēs audzējam ziemas kviešus, miežus, pupas, zirņus, ziemas rapsi, vasaras rapsi, bet sēklai tieši ziemas kvieši, vasaras mieži, pupas un zirņi. Tā peļņa šeit nav tik liela, kā mēs to varētu iedomāties, jo, lai mēs izaudzētu graudus un nodotu, graudus mums tomēr viņi jādabū uz ostu, uz Rīgu. Un jo tuvāk ir pieņemšanas vietas,
jo mēs paliekam nedaudz bagātāki. Vismaz nedaudz. Un, teiksim, ja sadarbības partneri ir tepat tuvāk Rēzeknē vai Gulbenē, tas mūs priecē. Saimniecība, teiksim, ir par šiem gadiem uzaugusi ļoti nopietni. Un viens no sadarbības partneriem mums ir arī Skandagra, kur mēs savu 4. daļu sēklas materiālā, ko saražojam, realizējam caur Skandagru. Pati, teiksim, nezinu, kā viena no saimniecības nozarēm ir graudu sēklas ražošana. Un, ja mēs paņemam pagājušo gadu, tad pavasarī mēs esam saražojuši kaut kas pie 1400 tonnām certificētas sēklas šajā pavasarī. Pagājušā gadā kopumā gan pavasaris, gan rudens bija kopumā kaut kas pie 2100 tonnas. Tātad mēs ar katru gadu augam. Ja skatāmies, rudens mums vēl priekšā, mēs vēl sēklu lauki ir. Būs labi. Ja Skandagra vai Rēzeknes zirnavnieks var parādīt tās uz doto brīdi sakoptās telpas, sakoptos elevatorus, tas ir skaisti. Un ja mēs redzēsim, ka nākošu gadu tur ir investēts atkal iekšā un redzēsim, kur tā nauda ir ielikta un ka tās cenas pieņemšanas nepaceļ un ātrums iet uz priekšu, priecīgi tas ir labi. Šajā nedēļas nogalē lauku darba Latgalē jau ritēs ar pilnu spāru. Atliek vien novēlēt pilnas vārpas briedušu graudu un labas laika apstākļus ražas novākšanai, lai visiem izdodas.